Visdažādāko latviešu novadu tautas tērpos ģērbušos dejotājus šodien visas dienas garumā varēja redzēt Valmieras kultūras centrā. Dalībnieki šim konkursam gatavojušies ar īpašu atbildību, jo tieši no viņu soļu raituma būs atkarīgs žūrijas vērtējums horeogrāfa radītajai dejai. Dejošanai nevar būt konkurences. Visi taču dejo savu prieku pēc. Arī šogad blakus jau pazīstamu horeogrāfu veidotajām dejām bija iespēja vērot jauno mākslinieku paveikto. Kā atzina žūrija, nākotnē netrūks spējīgu horeogrāfu, kas radīs spilgtas dejas. Jau šodien pieņemt lēmumu, kas būs labākie, nenācās viegli. Interesantas dejas, bet diezgan līdzvērtīgas. Maz ir tādu saturisko deju, sižetisko, vairāk ir ornamentu dejas. Deju autori jaunās horeogrāfijas pārsvarā rada pašu vadītajiem kolektīviem, lai kopīgi ar dejotājiem izveidotu dančus, kas patīk pašiem, un tikai tad dejas piedāvāt arī citiem kolektīviem. Vai nu man iepatīkās mūzika, vai iepatīkas viņiem, vai nāk kāda jubileja, vai nomainās sastāvs, tātad visas dejas, kuras esmu radījis tikai un vienīgi saviem dejotājiem. Tālāk viņas kādreiz ir aizgājušas un dejo citi, skolēnos ir skolēnu dziesmu deju svētkos dejots, bet pamatā tās ir manas dejas, kas ir sameklēts maniem dejotājiem. Katram horeogrāfam ir tā izjūta, tieši mūzikas ritmiskā zīmējuma izjūta, un tad pēc tā viņš veido soļus. Un tad, kad ir izveidot soļu kombinācijas, tad es mēģinu uztaisīt zīmējumus, izveidot zīmējumus. Latviskums un tautiskie raksti aizvien ir deju pamatā, tādēļ sagaidāms, ka arī šodien atsevišķus redzētos motīvus vai pat dejas būs iespējams vērot nākamajos vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos 2013. gadā. Laura Grantiņa, Māris Samarovs, Vidzemes televīzija.